Labs vakars! Šodien pie manis viesosies 4 bērnu māmiņa Elīna Timma, un mūsu temats šodienai ir bērnu imunitātes stiprināšana. Es nesen runājos ar Elīnu, un viņa dalījās ar saviem padomiem, kā viņa šo 8 gadu laikā, kamēr viņa ir bijusi mamma, kopš viņa ir bijusi mamma, ja, kā viņai ir izdevies stiprināt savu bērniņu imunitāti, veicot regulāri viens un tās pašas darbības. Un es ļoti priecājos, ka Elīna šovakar atrada laiku, lai pievienotos tiešraidei un pastāstītu par savu pieredzi tuvāk un plašāk. Un šīs tiešraides noslēgumā mēs arī padalīsimies ar noderīgu informāciju, kā pievienoties webināram, kur būs plašāka informācija par bērnu imunitātes stiprināšanu un iespēja arī pievienoties grupai, kur māmiņas viena otru atbalstīs, lai sagatavotu bērnus rudens skolas gaitā, stiprinot imunitāti, uzlabojot koncentrēšanās spējas, uzlabojot arī viņu miegu un stresa līmeni mazinot. Tā, un tātad mēs gaidām Elīnu. Ceru, ka viņa drīz pievienosies. Paskatīsimies. Elīnā, kur tu esi? Elīnai šī ir pirmā tiešraide, tāpēc esam ļoti pacietīgi un sagaidīsim Elīnu, kad viņa pievienosies un padalīsies ar saviem šiem lifehackiem, kā viņai izdodas ar 4 bērniem tikt galā ar viņu veselību profilaktiski, atbalstot viņus. Skatos, ka laikam viņa drīz pievienosies. Jā, reku ir. Super! Lūdzu, apstiprini, es tev nosūtīju pievienošanās pieprasījumu. Ok. Čau. Čau, Dacīt, mani var dzirdēt, ja? Jā, visi kārtībā. Jā, es tevi dzirdu un redzu arī, jā. Forši. Jau bērniņi čučēt aizgājuši 8 vakarā? Gandrīz vai notiek jau pidžāmu vilkšana un tūlīt dosies arī gulēt, kas mums ir ļoti svarīgi. To mēs noteikti arī parunāsim mūsu sarunā, arī par ritmu, kas noteikti ietekmē bērnu imunitāti. Pastāsti, lūdzu, kā tev bija, kad tev piedzima pirmais bērniņš, vai tu biji gatava tam, kādu lomu tev būs jāuzņemas, vienkārši būt viņam līdzās soli pa solim un uzsākt skolas gaitas? Ļoti labs jautājums, jo atbildi ir, kad es noteikti nebiju gatava. Kā es vienmēr saku par savu pirmo bērnu, ka viņš man ir tāds kā nevis tas kuģa pats priekšgals, bet gan tā mazā laiviņa, kas dodas pirms tā lielā kuģa ziemā, ledlauzis, tā mazā laiviņa. Tas ir mans pirmais bērns, tas ir manas sajūtas kā mammai ar pirmo bērnu, kad es nevis esmu tikai lielā prāmja priekšgals, bet tā mazā laiviņa, kas lauž ledu, kas vispār iet pasaulē kā mammas lomā, uzzina, kas un kā vispār te notiek ar tiem bērniem. Tas noteikti nebija viegli, tik tiešām to visu apzināt, uzzināt un būt, kā arī tu teici, būt visur līdzās un blakus, un kur, vēl ir runa par slimošanām. Tas ir ļoti tiešām visgrūtākais no mans pieredzes. Kā tev šķiet, vai bērnu bieža slimošana ir saistīta arī ar mammas psihoemocionālo stāvokli un gatavību tai lomai? Es domāju, ka tur nav viennozīmīgas atbildes, jo noteikti būs publika, kas teiks, ka jā, ka tā ir mamma šī saikne, kas pilnībā nodos bērniņam visu. Tur var būt ļoti daudz aspekti. Ja mamma ir zīdošajā tajā posmā, periodā, kad caur mammas pienu aizies šo hormoni, ja
Tas ir viens, tad nākamais, kad vienkārši saikne bērniņam, kas ir izveidojusies, kad mamma viņu ir gaidījusi, kad viņi viens pie otra piesaistījušies. Un būs atkal tā otra daļa publikas, kas teiks, ka nē, bērniņš piedzima, viņi ir pilnībā divi dažādi ķermeņi, organismi, ja, katram sava jau ir izveidojusies sava tā mikrobioma, kurā nu viņi tur tagad dzīvo, ko nu viņi tur uzņem katrs. Kāds varbūt tīrāks rokas, netīrāks rokas, cik nu tur saskari ir jau ar muti, cik nu kādam nav, un ko nu tagad tā katra imunitāte dara. Tā kā, es teiktu, ka tur nav tas ir mans viedoklis, ka tur nav viennozīmīga atbilde, bet es piekrītu abām šīm te pusēm, jo es arī esmu novērojusi, ka tas noteikti ietekmē gan emocionālie apstākļi, gan arī tomēr kāda mums ir tā imunitāte katram pašam. Tā tad sanāk, ka tev piedzima bērniņš, viņš uzturējās tavā apkārtnē, tavā ģimenē, varētu teikt, ka mikrobioms bija viens un tas pats, un noteikti bija kaut kāds posms, ka tas mikrobioms pamainījās. Parasti tas ir dārziņu gaitu uzsākšana. Vai tev arī bija tā, ka bērniņš sāka biežāk slimot uzsākot dārziņu gaitas? Jā, viennozīmīgi. Tieši tā, kad mainās apkārtējā vide, to arī patiesībā var jau novērot, kad dodās māmiņas, kad māmiņas dodās ciemos pie draugiem vai uz kādām svinībām, tad arī tomēr tur ir citi bērniņi. Tas ir viens moments, tad otrs jau ir šie te bērnu dārzi. Bērnu dārzu gaitu uzsākšana arī ir emocionāls notikums, diezgan liels ar tādiem pārbaudījumiem un izmaiņām arī tajā dienas ritmā. Ja tas bērniņš līdz tam ir bijis mājās ar māmu, tad tagad jau tur ir citi cilvēki un pavisam cits ritms un citi bērni. Tā kā jā, arī manā pieredzē ir bijis tas, kad kā mēs izmainam šo te vidi, tad arī bērna slimošana tomēr palielinās. Man ir arī tāda sajūta, ka tev tiem bērniņiem tev ir 4 bērniņi kopā un ka diezgan mazā vecuma starpība ir sevišķi uz pašām beigām. Kurā brīdī vispār tev sākās tā sajūta, ka tev ir jāmēģina atrast veidu, kā stiprināt bērnu imunitāti? Jā, tas sākās tajā brīdī, kad māja ir pilna ar bērniem. Ir 4 bērni, pat kad jau pat nebija viņi 4, pat 2 un 3 jau arī ir nopietnas skaitlis, jo katra bērna slimošana ļoti ietekmē visus ģimenes locekļus, visus mūsu naktsmieru, dienas gaitas, ko mēs varam, ko mēs nevaram darīt, ja? Cik mums ir tagad spēja fiziski, ja kaut kur doties, nedoties, ir jāizmaina ieplānotie plāni, visas, kaut kādas lietas, tā kā viennozīmīgi tad, kad visi bērni ir saslimuši, tas ir ļoti, ļoti grūti. Tas ir grūti visai ģimenei, tas ir arī bērnam pašam, kurš ir saslims, tam ir visgrūtāk, un tad arī viss pārējie, jo, ja mamma ir nomocījusies naktī ar to vienu bērniņu slimo, tad attiecīgi, nav baigi daudz resursu, pēc tam to dienu vēl veltīt ar tādu enerģiju, būt, kā teikt, tādai pilnvērtīgai, tik tiešām ar 100% iejūtīgai, blakus esošai, mīļošai un saprotošai mammai, ja tā nakts nav gulēts. Un tajā brīdī es sapratu, ka bērni ir daudz, un mums ir kaut kas jādara, lai mums būtu vieglākas slimošanas, jo mēs nekad nevarēsim būt vispār pasargāti no jebkādām saslimšanām, no vīrusiem, no mikrobiem. Tie ir visur, būsim reāli, no tā mēs neviens neesam aizsargāti. Tātad, kā mēs darām preventīvi, ja? Un ko mēs darām tajā brīdī, kad mēs pamanām mazākās kaut kādas simptomu pazīmes, ja? Jo arī tajā brīdī, kad mēs jau kaut ko mazus kaut kādus dīkstiņus noķeram, mēs varam šo te saslimšanu padarīt vieglāku gan pašam bērnam, gan arī visai ģimenei kopumā.
Jā, man ir tikai viens bērns, man nav tāda pieredze, kā tikt galā ar veselu lielu ģimeni, bet es ļoti paļāvos uz ārstu. Man likās, ka visi klepus sirupi un dažādi pilieni degunam, ka tas palīdzēs. Es atceros, ka es ņēmu klepus sīrupiņu, birdināju iekšā, sabērzu Tavigilu tabletīti, no sākuma trešdaļu tabletīti, tad pustabletīti, un man likās, ka tās tūskas mazinās, ka mazāk ir tās augstēšanās, bet mani ļoti nomāsa tā doma, ka bērns, ik pa brīdim vienmēr bija nedēļa, 2 nedēļas jāpaliek mājās, jo reāli tas adaptācijas periods un biežas slimošanas. Man liekas, varbūt tā ir alerģija, varbūt tiešām tas ir mikrobioma kaut kādas izmaiņas. Toreiz es tik daudz pat vēl nezināju, bet man liekas, ka tas ir tāds kā lamatas uz riņķi, dot vienu to pašu un cerēt, ka sagaidīs kādu citu rezultātu. Nu jā, tas tik tiešām, man liekas, tāds kā nebeidzams aplis, kurā tad tur mēs ieejam, un no tā ir diezgan grūti izskāpt. Es neesmu ārsts, es neesmu mediķis, es nevarēšu tik precīzi komentēt, bet jebkurā gadījumā tas, ko es gribētu tomēr teikt, kaut kā daļa ķīmijas tajā visā ir. Tie tavu pieminētie klepus sīrupi ir, ļoti daudz cukuru sastāvs. Tur ir ļoti, ļoti daudz. Tur ir pilns ar to, ko tik tiešām tam bērnam nevajag. Mans novērojums ar maniem, 4. bērniņš, viņam ir 1 un 2, paldies Dievam. Lai gan gribēju teikt, ka neesam saskārušies ar klepu, bet patiesībā esam, un turpat es jau sēdu sen, tādi klepu sirpi manā mājā vispār nav. Bet jā, pirms tam, it sevišķi ar vecāko bērnu, kuram ir 8 gadi, tur gan es esmu mēģinājis šos klepu sirpus, rezultātu nav nekādu. Tur tik tiešām ir tā, ka es dodu un es eju uz aptieku, es, protams, par to produktu samaksāju un ceru, ka mums palīdzēs, un jau pat rīt mums, labi, ja ne rīt, tad parīt vai pēc 2 dienām bērniņam būs vieglāk. Nav, nekad tā nav bijis. Esmu dažādus produktus mēģinājis, gan vietējos, gan aptiekā, tur tādus kā dabīgos, kā viņi stāsta, sīrupiņš tāds un sīrupiņš šāds, tad man nekāda rezultāta pozitīva no tā nav bijuši. Tāpēc, jā, un tas, ko tajā visā sakrībā es gribētu pateikt, kad, manuprāt, mūsu cilvēka ķermenis, ja ir tāds tā kā, ja salīdzinu, pieņemsim ar kā katlu vai kaut kādu pildiespējīgu, kaut kādu formu, nezinu, spainis vienalga, ja, un tad mēs tagad liekam kaut kādu to ķīmiju iekšā, vai viņa visi iziet no mums, vai kur viņa paliek. Kaut kas iziet, kaut kas neiziet, kaut kas paliek, un tad tas jautājums, cik mēs dzīves garumā šo te katliņu piepildam ar to, ko diez vai mums vajag. Diez vai mums vajag to cukuru daudzumu tādu, kas ir šajā medicīnā pievienots, diez vai mums vajag kaut kādas tur slēptās ķimikālijas, kas ir klasiskajā medicīnā daudz preparātos iekšā. Domāju, ka nē. Un tāpēc es uz šo skatos tā, ka vai tik tiešām man šajā situācijā, kad man bērnam ir kārtējā rudens vai pavasara vai pat ziemas apaugstēšanās, vai tas ir no dārziņa, vai tas ir no ciemos būšanas, vai tas ir, nezinu, esam bijuši kaut kur pie dabas ilgāk, vai tur vēl vienalga ir kaut kādi iemesli, vai man vajag uzreiz ķerties pie ķīmijām, pie kaut kā tāda. Jā, es tā kā izvēlos tomēr to nedarīt, jo, kā tu teici, tas tik tiešām ir tāds kā aplis nebeidzams, no kura ir ļoti grūti iziet ārā, jo tādējādi tiek izmainīta arī mikroflora vēderā, zarnu traktā, un to jau es domāju, ka ļoti daudz ir dzirdējuši par šīm te prebiotiķiem un probiotiķiem, cik tiem ir liela nozīme imunitātē. Tu man atgādināji arī ar to trauku stāstu, ka bija arī liela stikla bļoda, kurā ielēja iekšā, tā kā netīru ūdeni, un tas ir mūsu tās toksiskās domas. Bet ar laiku viņu var aizskalot projām, attīrīt šo te trauku, lejot klāt ūdeni vēl un tīrot un domājot
labas domas, pozitīvi domājot, un tiešām nepieciešams attīrīt šo te trauku. Jā, tāpēc es arī pieņemsim, protams, ar pirmo bērnu katra saslimšana likās, ak, Dievs, un kā tagad būs, un ko man darīt, un es esmu arī izmantojusi naktī šo te iespēju zvanīt ģimenes konsultatīvajiem tālrunim, un esmu arī ar bērniņu ar ātro palīdzību devusies uz slimnīcu, uz vienības gatvi tepat Rīgā, un tik tiešām saņēmu šo te mediķu palīdzību, kas bija ar pirmo bērnu. Ar paldies Dievam nevienu citu no turpmākajiem 3 bērniņiem. Es neko tādu neesmu piedzīvojusi. Es arī tur, jau daudzus gadus arī ar vecāko bērnu neko tādu neesmu piedzīvojusi. Un te arī nedaudz par tām domām, ko tu ļoti jauki tagad pateici, kad kā mēs uz to paskatāmies, kā mēs uz to reaģējam. Ja mēs reaģējam, kad ārprāts atkal, un tas ir kaut kas briesmīgs, un tas ir tik ļoti, ļoti slikti, un tagad kā tas būs, un man visa tur dzīve ir sagandēta, un es nekur netikšu, un tagad, viss ir ļoti, ļoti melnās krāsās, tad tagad es uz to skatos tā, kad es zinu, kā es ar to varu tikt galā. Man ir, kā es saku, es esmu veselības ministrs savā ģimenē, un man ir asistenti. Tās ir dabas vielas, un es ar šiem asistentiem draudzējos, es par viņiem daudz interesējos, es par viņiem daudz lasu. Viņi ir manā ikdienā, es varētu teikt, katru dienu, un ne tikai manā, bet arī vispār manas ģimenes ikdienā, arī bērniem, un mēs esam tā kā komanda, un tas tiešām strādā, bet es teiktu, ka tas arī ir... Viss mums ir šeit, galvā, tā sajūta par to, kur mēs esam. Patiesībā tas ir arī regulārs darbs strādāt kā veselības ministram, ja, savā mājā. Jā, šī ir arī burvīga tēma, tik tiešām tas ir regulārs darbs, bet es arī uz to skatos tā, ko tas man dod. Šis regulārais darbs man dod tik daudz, kad es esmu gatava to darīt, jo, lai kā tas varbūt nebūtu skarbi, bet nevienam neinteresē, kā tu jūties, kāda ir tava veselība. Tas nekur nevienā aptiekā, nevienam mediķim, nevienā slimnīcas iestādē, tas līdz galam pārsvarā 100% tas neinteresē. Tu pats esi atbildīgs par to, ko tu liec sevī, ko tu domā šeit, kā tu izjūti un ko tu ar to visu dari. Jo būs burvīgi, ja tas ģimenes ārsts būs tas cilvēks, kurš apjautāsies, pieņemsim, ir piedzimis bērniņš, ja? Viņi tur atnāk un parasti, kas tad tur seko, ok, labi, aizpildām papīrus, super, nosvērāties, forši atbilstat, man tabulu, ieliekam zaļo ķeksīti un braucat mājās, un visi laimīgi brauc, bet kāda tur patiesībā iet, kā mēs guļam, un kā mēs to izjūtam, un kāda ir mūsu, kā teikt, tāda emocionālā pasaule, arī tāda, tāda kā emocionālais mikrobioms, kā te tur iet tajā visā, jo tu arī uzdevi jautājumu, vai mammas emocionalitāte vai emocionālās sajūtas var ietekmēt bērnu veselību. Tad te ir arī tas nedaudz par to, vai tad tas mediķis vispār par to ir uzdevis kaut vienu jautājumu. Iespējams, ka nē. Paldies Dievam, mums ir forši mediķis, mums ir ļoti, ļoti forši, kurš var uzdot šādus jautājumus, bet tas ir retums. Tādu nav, es domāju, pārsvarā tādu nav. Man patīk, mūsu pediatrs, viņam pirmais padoms ir dzert daudz ūdeni. Atpūsties, dzert daudz ūdeni, tiešām sako līdzi tam, saka 1,5 litru, lai izdzer, kad slimo. Jo tas ir tas pats pirmais, kas jādara, un par to esmu ļoti pateicīga. Jā, tieši tā, to arī saka mūsu pediatrs, mūsu ģimenes ārsts, kad kā ir kaut kas, es ar viņu sazinos, es viņam stāstu situāciju, pat ja man ir šie te mani asistenti dabas vielas, es tāpat painformējos ar viņu,
kaut vai savos pašizglītības nolūkos vienmēr pastāstu un uzklausu viņu, viņš padalīsies ar mani, kā tad īsti, kas ir no tāda jau medicīniskā, klasiskā varianta, ja, un es atkal tad lieku kopā tādus kā divas puzles sajiet kopā, var teikt tā, un tad attiecīgi, jā, viņš arī vienmēr ir teicis pie saslimšanām, vai tās būtu jau vēdera problēmas, vai tā ir vienkārši apaugstēšanās, vai tas ir klepus, ir ļoti daudz jādzer ūdens. Protams, te runa arī par kvalitatīvu ūdeni, to mēs arī noteikti varbūt kādreiz ar tevi varam aprunāt šo tēmu, bet es arī esmu par kvalitīvu ūdeni, un man bērni ļoti daudz dzer ūdeni, un tur arī ir vesels mans novērojums, kad tur arī sākās jau šī ūdens dzeršana, tāda ķermeniska pierašana un mīlestība pret šo ūdeni, tad, kad mana pieredze, kad māma jau bērniņu gaida. Pirms tiem 8, 9 gadiem, kad es gaidīju savu pirmo bērniņu, tad es arī dzēru ūdeni. Es nedzēru tik kvalitatīvu, es nebiju tik zinoši par ūdeni un par to, kad un kā labāk to dzert. Jā, es vienkārši tā kā dzēru, kad gribējās, tad dzēru. Es nedzēru tādus visādus sulus un tādas lietas, bet ūdeni es dzēru, bet noteikti daudz mazāk. Savukārt, pirmā bērna, man atnāca šis te ledlauzis, man likās, ka man ir ļoti nopietni jāstrādā, jāpieiet šai veselības ministra lomai. Un es daudz ko uzzināju, izglītojos un nonācu līdz tam, ka tas ūdens man ir ļoti svarīgs. Es izmainīju savus dzeršanas paradumus un arī tātad arī ģimenes kopumā, ja ūdens paradumi mainījās. Un attiecīgi pazud doma nedaudz, jā, un tad ir redzams šī te atšķirība, kā man vecākais bērns lieto ūdeni uzturā un kā man pārējie 3 bērniņi, ar kuriem es jau biju izglītota, zinoša, es apzināti dzēru ūdeni, es sapratu, kā man kontrolēt ūdens, pašas vēlmi dzert un slāpes, un arī tad, kad nav šī vēlme, bet tomēr ir jāpadzerās tas ūdens. Un tad ir, jā, var redzēt, ka pirmais bērns ir tāds, kurš ir jāpamudina, viņam ir jāatgādina, kad lūdzu padzeries, ja, kad mēs tur pieņemsim iesākam dienu, ka vislabākais ir dzert, un es tā kā viņam to stāstu, tā kā pilinu, ja, pa pilītēm, bet tas viņam nenāk tā kā dabiski, man ir viņš visu laiku jāpiečubina. Savukārt nākamie 3 bērniņi, tie man ir ļoti lielu ūdens mīļu, un tur var redzēt, ka viņi tik daudz dzer, jo es arī jau gaidību laikā dzēru, un tas, kad arī kā mūsu pēdējais arī vienmēr teica, ka jau no dzimšanas bērniņš tik tiešām ir jāpadzirda, viņam ir jādod šis ūdens dzert. Pat arī tad, ja ir krūtsbarošana. Tur noteikti ir kaut kāda medicīniski izskaidrojumi. Es neuzņemšos atbildību, nekomentēšu, varbūt vairāk, kāpēc tas tā ir, bet tas ir nāk no pediatra, no cilvēka, ja, no medicīniska cilvēka, un viņš mums to ir teicis. Ar pirmo bērnu es to nedarīju, man vēl nebija šis te pediatrs. Ar nākamajiem man ir, un bērniem tiešām ir šī vēlme dzert, un tad arī seko tālāk, tas mans novērojums, kad mēs esam, pieņemsim, visi bērni saslimst ar vēdervīrusu. Kas notiek? Visi 3 man mazie dzeru kārtīgu ūdentiņu. Vecākais dzer ar mudināšanu. Tātad viņš uz savu kilogramu masu izdzers daudz mazāk ūdeni, nevis daudz mazāk par mazajiem, bet izdzers mazāk, kā viņam būtu vajadzīgs, izdzert pie saslimšanām. Ja? Savukārt mazie man izdzers tā kā kārtīgi. Un kas notiek? Man mazie atvesaļojas ātrāk, jo viņiem šis te vīrus, kaut kāds mikrobs, kas ir ienācis tur, kur viņam nevajadzētu ienākt, attīstījies, izskalojas ārā. Savukārt lielāko bērnu tur nākas pastrādāt ilgāk. Tas jau novada līdz tam, ka tādi ieradumi, kas mums izveidojas ģimenē, tie ir ļoti būtiski un vajadzīgi arī, lai bērni pārņemtu šo ieradumu. Es atceros savu dēlu, viņš bija dzimis decembrī, un es tieši uz vasaru sāku viņam arī dot ūdeni līdzi padzerties, un tieši tāpēc viņš arī mīl ūdeni dzert arī ikdienā, un bieži vien ir tā, ka pārnāk no skolas, skolā varbūt ir piemirsies dzert, tur ir daudz jāmācās,
jādarbojas, bet, kad atnāk mājās, viņš man līdz vakaram vēl litru izdzer kārtīgi ūdentiņu. Nu, burvīgi, tieši tā, jo tas viss tik tiešām sākās ģimenē, tāpat arī par to uzturu, kad es esmu dzirdējusi no mamām, kad saka, dārzeņi, nē, kas tas vispār tāds ir, kad nē, vispār tu pat labāk neliec uz šķīvi, pat labāk vispār netērc, jo jēgas nav, bērni nēd. Manuprāt, tas tik tiešām, kā tu teici, sākas ģimenē. Tas ir tas, ko mēs darām. Nevis tikai vienu reizi, bet darām visu laiku. Tā ir mūsu rutīna. Tie esam mēs. Mēs vienkārši nevis to izdarām vienreiz mēnesī, tāpēc, ka tur kāds teica, ka ir nezinu, tie slavenie brokuļi, bērniem. Bet tāpēc, ka tas vienkārši, ka mēs tā dzīvojam. Tā ir mūsu ikdiena, tā ir mūsu rutīna. Un es parasti esmu arī to novērojis tā, ka tas, kas būs uz manas šķīvja, tas visiem manējiem liksies garšīgi. Viņi visi to gribēs notestēt, kāds vairāk, kāds mazāk, kāds agrāk, kāds vēlāk, kādam aizies, pieņemsim, tur svaigie kāposti, kādam tie paši spināti, kādam tas pats brokolis vai puķkāposts, ļoti dažādi, jo, protams, ka mēs katrs esam personība arī šajā te garšu kārpiņu pasaulē, tad katram ir tās savas, mīļākās lietas, garšīgākās, to katra paša uzturē, bet tas ir ok. Protams, visiem nav jāmīl ēst tie paši kāposti, bet tas, ka tam uzturam, kā teikt, kājas aug ģimenē, tas tā viennozīmīgi ir. Tātad imunitāte tev palīdz stiprināt dabas vielas, palīdz arī sakārtot sabalansēts uzturšķīvis, un kā tad ir ar to miegu? Kā tev izdodas bērnus nolikt laicīgi gulēt? Kā sakārtot to dienas režīmu? Šitas ir patiesībā ļoti plašs jautājums, kā sakārtot. Varbūt par to sakārtošanu es nevarēšu tik ļoti tagad sniegt to atbildi, bet to, kā man izdodas to visu izdarīt, ir tas, kad arī jau no mazotnes, jau no tā paša bēbīša, lai cik tas... Es nezinu, ne jau kas skarbi, bet mēs tik tiešām to dienu sākam arī tad, kad tas bēbīts ir maziņš, ka viņš ir jaundzimis. Mēs sākam dienu tā, kā mēs sākam. Mums diena sākas no rīta agri, un diena beidzas agri. Tā kā, mums viss ir līdzsvarā. Un te pa vidu ir tas cikls, tā ir tā diennakts, un šie 2 punkti ir tā kā nemainīgi punkti. Lai vai tur kas, bet šīs 2 lietas nemainās. Un te, man liekas, ir runa par to ritmu, par režīmu. Daudziem nepatīk šis vārds režīms, jo tas ir pierasts no pagātnes vēsturiski, tas ir kaut kas vardarbīgs, kaut kas pret mums, kaut kas tāds, kas nav patīkams, bet mūsdienās tomēr šis vārds to nenozīmē. Pārsvarā, protams, režīms ir ļoti laba lieta. Režīms iedod mieru, režīms iedod stabilitāti, un tādējādi ir bērnam šī tāda kā harmonija vispārēja, ka viņš zina, ka no rīta mēs aptuveni ceļamies ap to laiku, mums katram iekšē ir tas, kā sauc to, es piemirstu pēkšņi to, tā kā mums iekšā ir tas pulkstens katram pašam, ka mēs jūtam, ka ir tas rīts atnācis, kad jāceļās aizmirst, kā to sauc. Varbūt tu atceries. Zinu, nomoda, miega cikli ir. Jā, bet, labi, nav varbūt arī tik svarīgi, bet par to, ka mums ir, katram pašam tas iekšējais pulkstenīts ir, kurā mēs tā kā, kas mums liek, pieņemsim, atmosties no rīta, man bērni ir tie, kas atmostās. Un tad arī tā diena sākās principā nemainīgi. No rīta atmostoties, pēc tam seko vismaz kaut kādas 3 darbības, kas mums ir katru rītu. Vai tā ir darba diena, vai tā ir brīvdiena, vai tā ir dzimšanas diena, vai tā ir, es nezinu, valsts svētku diena, vai arī tad, ja mēs esam kaut kur aizbraukuši ciemos vai aizbraukuši kādā atpūtā, mums principā seko 3 nemainīgas lietas, tādas soļi.
kas seko viens pēc otra. Nu, piemēram, mēs pieceļamies, mēs noteikti gatavojam brokastis, nu, pēc iespējas, ja esam kāda atpūtāta, bet principā seko tā kā brokastis, un tad seko, ka mēs tiešām mazgājamies, mēs tīram zobus, mēs apģērbjamies. Tad 3 soļi, ja. Savukārt arī vakarā arī tas pats, kad kas nu tur pa to dienu ir bijis, katram tur ļoti dažādi, kāds jau ir dārziņu sācis apglēt, kāds ir skolnieks, kāds vēl aizvien ir mājās, kāds varbūt ir auklīt. Nu, tur, ja katram tā diena ir dažāda, bet vakara cēlienā arī ir tie 3 soļi, kad mēs visi satiekamies, mēs sākam gatavot vakariņas, mēs ēdam šīs vakariņas, mēs ejam mazgāties, mēs tur ģērbjamies, tas ir tāda kā rituāli, un tad mēs ejam gulēt, un tad arī katram tur kādu tas vakars tur izvēršās, pieņemsim, kāds vēl ir tas krūts barošanas periodā, kāds jau ir bez tā, kāds jau tur lasa grāmatas, kāds jau pats var mazgāties, nu, katram savs, bet aizvien ir šie 3 soļi. Un tas ir tas, kas man ir ļoti svarīgi man pašai, es varbūt arī esmu kaut kādā ziņā tāds kā atkal no vēsturiski pierastā vārda, bet sistēma, ja, sistēma varētu tā teikt, kas iedod šos rāmjus, un rāmji ir tā drošība, tie saucamie likumi, kaut kas tāds, un jā, un arī kas vēl ir bijis, atbildot uz to jautājumu par to dienas ritmu, kā man tas izdodās, par to, ka tad, kad es arī esmu bijusi stāvoklī ar bērniem, es nekad neesmu īpaši izmērījuši pati sev, ja, šīs te 2 lietas, kad es sāku to dienu agri un kad es viņu beidzu agri, nu, salīdzinoši agri. Un man arī liekas, ka tur kaut kas arī ir par to ūdens dzeršanu, kā mēs runājām, kad jau mēs to daram, tomēr jau iedodam savam organismam un aiziet tie impulsi tālāk uz bērniņu. Un tāpat arī kaut kas ar šo, jo man visi bērni, mazi bēbīši atmostās 6, 7 no rīta. Man nav neviens ilgais gulētājs, man neviens neguļ ilgi nekad. Es nevaru pateikt, kāpēc. Man vienkārši tādi bērni ir. Zin kā, katrs jau nāk pie tās māmas, kur viņš zina, ka viņam šito vajag. Tā kā, nu jā, man ir tā. Man tāds sajūta, ka tev tur viss ļoti forši noregulēts. Kā bērniem ir ar stresu? Ir vai nav stresu? Jā. Nu, kaut kādā ziņā jau tas mums ir visiem. Mēs neviens neesam pasargāti no stresa. Stress mums var būt, piemēram, par to, ka brālis ir paņēmis manu mīļāko mašīnu. Brālis ir saplēsis šodien pats situācija. Viens bērns ir salasījis zīles, tagad jau krīt no ozoliem, ja rudens tuvojas, un šīs te zīļu galviņas ir, pieņemsim, brālis atņēmis viņam zīles un norāvis tās zīļu galviņas. Nu, tagad tas lasītājs ir ļoti, ļoti bēdīgs par to. Visticamāk, ka viņš piedzīvo stresu tajā situācijā. Kādā pakāpē tas ir grūti teikt, pieļauj domu, ka tas nav tāds dziļais paliekošais stress, kas neizraisīs sekas, ja? Ko mēs ar to daram ar šīm stresa situācijām, mēs par to runājam. Mēs vienkārši neignorējam, mēs nesakam, viss labi, viss kārtībā, tu nokriti, nekas tev nesāp, jau viss jau tu aizmirsi, reku tev konfekti, ejam tālāk. Nē, mēs to pamanām, bērnam sāp, jā, tev sāp, mēs esam tajā notikumā klātesoši. Mēs to redzam, jā, nāc, es tevi samīļošu, kur pieliec rociņu, kur tev sāpēja, pastāsti, kā tev tas gadījās. Manuprāt, šādas frāzes, šādi momenti varētu to stresa momentu samazināt bērnam. Jo, kas te ir svarīgi, tomēr arī par stresu, kad stress ir hormonāls pasākums. Pēkšņi aizmirst, kā savu stresa hormonu dacīt. Vai izkrita no galvas? Dopamīns tas tiešām nebija. Testosterons, nē, bet... Adrenalīns. Arī nē. Labi. Arī nē, bet labi, tas nekas, mēs varam vienkārši runāt par to, ka tas ir kā stress pāriet mums hormonāli, uzreiz izmainās mūsu hormonālā aina, tik līdz mēs stresojam. Un tajā momentā
šī te hormonālā aina ietekmē arī mūsu mikrofloru kuņģī, ja, zarnu traktā tātad, un tur atkal aiziet nākamais cikla etaps, ja stress sāk šeit, aiziet uz leju uz zarnu traktu, uz kuņģa darbību un iedod atkal nākamo soli uz imunitāti, atsaucās, ja. Tad te ir atkal tas moments, līdz kurai pakāpē tu gribi aiziet, vai tu gribi nonākt šeit, vai tu jau šeit sāc strādāt. Atkal tu šitien sāc strādāt, atkal tas veselības ministrs jau apzina, ka nākamais solis, lai mēs nenonāktu te, mums ir šeit jāstrādā. Tas ir tā kā preventīvā, nevis medicīna, nē, bet preventīvi tādi kā faktori, ko mēs varam ietekmēt. Jā, jo stress, miega trūkums arī rada stresu, dažādas atkarības no spēlītēm, telefonos vai datoros. Tur arī jāskatās, ka pēc iespējas vēlākā vecumā iedot piekļuvi tiem gadžetiem un ekrāniem. Tad uzturs sakārtots, arī fiziskās aktivitātes noteikti, rūdīšanās, tāpat izstaigāšana ar basām kājām un profilaktiska organisma attīrīšana, sakārtot kuņģa zarnu traktu, ja. Tas viss ir foršais tāds cikls, par ko mēs runāsim arī mūsu projektā, bērnu imunitātes stiprināšanai, kas sāksies jau šo ceturtdienu. Arī būs iespēja arī pievienoties tiešraidei, kurā būs vairāk informācija par to visu. Un es noteikti uzaicinu piedalīties pie Elīnas, pieteikties vai pie manis. Bet tiešraid noslēdzot, es atcerējos vēl vienu lietu, ko vēlējos pajautāt. Tu stāstīji, ka tev pirmklasniekam bija tā pieredze, ka viņš sāk iet skolā un imunitāte sašķobījās tajā brīdī, vai ne? Kāds bija tavs risinājums un tie soļi, ko tu darīji, lai preventatīvi viņu aizsargātu, lai stiprinātu to imunitāti, un vai tev izdevās? Pastāst, lūdzu. Jā, tas ir arī ļoti labs jautājums, un mums bija tik tiešām tā situācija, kad bērns aizgāja jau 1. klasē, tagad viņam būs 2. klase, un, protams, ka tas ir liels pārbaudījums, tās ir lielas izmaiņas, tur ir stresi, tur viss ir jauns, un tur slimošanas, tur ir, es varētu teikt, ka ik pēc slimošanām mums tik tiešām tā bija. Pirmie 2 mēneši, ja ne pat 3, man bērns bija, katru 2. nedēļu ar kaut ko tādu kā, paldies Dievam, virspusē, bet visu laiku bija apslims. Un sanāca daudz arī tad iekavēt skolas darbus un stundas, un tas, protams, radīja stresu, un arī man kā mammai tie bija pārdzīvojumi, jo, kāda tas bērniņš tiks līdzi, ja visam, un tad tas taču pats sākums, un, kā viņš taču neko nezinās. Un nonācām mēs līdz tai situācijai, kad ar šo te stresu, ar tām lielajām pārmaiņām un saslimšanām bērnam nenāca klāts svars, bērnam ļoti bieži sāpēja vēders vai pat bija piepūties, ka varēja redzēt, kad ir vizuāli liels, jā, kad arī viņš, pieņemsim, pataustot tāds kā stingrs. Un viņš gan teica, jā, viņš ir paēdis, viņš skolā tur ir labi paēdis, un, kas tur ir bijis, to ēdis, bet ēdot labi. Un, protams, kad arī tajā brīdī es sazinājos ar mūsu pediatru ģimenes ārstu, un mēs veicām, es izstāstīju mūsu situāciju, mēs veicām tās analīzes, ko viņš mums norādīja. Tur bija gan asinsaina, tur bija gan urīns, gan fēcis. Un tas, kas mums parādījās, ka nav nekādi iekaisuma procesi, kas ir ļoti svarīgi, mums parādījās, ka nav iekaisuma procesi, un parādījās ļoti daudz īstenībā dažādu vitamīnu deficīti. Un vēl parādījās, kad nav nekādu šo te parazītu klātbūtni. Bet te es gribētu komentēt to, ko man arī pediatrs minēja, kad mūsu laboratorijās no fēcēm ņem diezgan klasiskos variantus parazītiem. Un tur nebūs visas tur oliņas un vienšūņi, kādi tur dabā mūsos ir, ko nemaz laboratorijas nav ieinteresētas vai vienkārši neņem. Tas tā kā nav uz to. Un attiecīgi tātad
ko mēs darījām? Mēs pēc šiem te rezultātiem sākām iet antiparazitāro kursu, kas ilga 21 dienu. Tā bija zarnu trakta attīrīšana. Papildus tur bija arī atbalsts, tātad, lai es nesamelotu, šķiet, kad nierēm, ja, aizkuņu dziedzerim, kaut kam tādam, ja es tagad nekļūdos. Nu, vārds sakot, lai palīdzētu izvadīt to, ko mums nevajag, lai organisms spētu to izdarīt. Ir nepieciešams atbalstīt dažādas ķermeņa organismu funkcijas. Tas viss ietilpt mums šajā te kursā, ko mēs veicām 21 dienu, uzreiz pēc tam, ņemot vērā visus mūsu analīžu veiktos un uzrādītos deficītus, mēs piepildījām bērna organismu ar šūnu pabarošo etapu, kur bija gan aizvien mums noris šis te kurs, kur ir vitamīni. Tātad mūsu gadījumā tas bija parastais D vitamīns, kas trūk, tas bija dzels. Mēs dzeram arī mikrofloras uzlabojošus preparātus un olbaltumvielas, aminoskābes un dažādus fermentus. Un te es tomēr arī gribētu par tiem fermentiem pieminēt, kad citi saka, nu jā, kad mums taču viss tur uzturā ir, un mēs taču tur ēdam gaļu, un viss tur kārtīgi notiek, un dažādi kaut kādi tur banāns arī ir, un baigi forši, tas nozīmē, ka daudz augļu ir, vai ne, un dārzeņi arī, kaut kāds gurķis arī ir, bet nevienmēr mūsu organismā ir šī te funkcija to visu sašķelt un uzsūkt, kas ir, protams, pēc jau antiparazitārā kursa svarīgs moments, bet te arī mēs nonākam līdz tiem deficītiem. Un kāpēc vēl šie deficīti var būt, kad ir šis te antiparazitārais fons ļoti liels, un tas apēd mums mūsos esošās jau labās vitamīnu rezerves. Lai mēs nenonāktu atkal līdz tam, ko mēs atkal darām, mans veselības ministrs atkal iet reku te pirmais, lai mums nenoņem mūsu pašu labumiņus, ja to saldo krējumiņu, ko mēs paši gribam paturēt sev, mēs dodam iekšā preventīvu un regulāru šo te antiparazitāro kursu, tādējādi pasargājot bērnu un viņu esošos jau mikroelementus, labos mikroelementus no tā, kas mums ir vajadzīgs, lai bērns attīstītos. Tātad tās ir dažādas dabīgas rūgtvielas, jā? Jā. Jā. Jo arī es atceros, ka no vecmāmiņas laikiem man arī deva dažādas pelešķu tējiņas, vermalītes, tas viss, kas nepatīk parazītiem, daudz saudzīgākā un mierīgākā veidā, kā viņas var izvadīt laukā. Un nereti ir mammas, kuras atmet to domu, ka ir vērts dot multivitamīnus, mikroelementus, ka tik un tā imunitāte nestiprināsies, bet redzi, ja pieiet no tās, uz tām procesām pieiet no otras puses, ka vispirms sakārto zarnu traktu, attīra to no visa liekā un neviens to krējumiņu nenosmels, tad gluži otrādi tieši vitamīni tajā posmā pēc attīrīšanās nāk tieši laikā, lai atbalstītu mūsu imunitāti. Tieši tā, jo ja mēs dosim, kā teikt, uz netīra fona, uz tajā netīrā ūdenī ieliesim, pieņemsim, negribas teikt gan multivitamīnu, jo man nepatīk vispār multivitamīns kā tāds, bet jebkādu labo vitamīnu, tad kas to apēdīs pirmais, kas ir jaudīgāks? Nu, vienmēr tas negatīvais, tas, kas ir lieks, kam nevajadzētu būt mūsos, ja tie ir tie parazīti, lai kā mēs varbūt gribētu teikt, ka nē, tie nav mums, bet tie ir, un tad ir tas moments, ka mums ir, kā teikt, jāizvirza tas malā, mums ir no viņa jātiek vaļā, un tad viss labais ir tikai pēc tam, un tad tas viss labais paliks mums, un arī par tādām sentautu un visādām vecmāmiņu metodēm, pieņemsim, tagad es pati saskaros ar to, kad ir ārā tiešām dabas ražas laiks, ja, ir tādas ražas pilnbrietas, ābeles ir pilnas ar kokiem, āveņu krūma ar avenēm, meleņu krūma ar melenēm, kaut kādas tur odziņas, tur jau mežā sēnes sāk augt,
Un ko mēs arī esam pie dabas pagalmā, un ko mums dara bērni. Viņi iet un, super, ābols nokritis no ābeles, turpat zemē, tur zālītē ar melnzemi, uzreiz ēd, mutē liek un šķind nost, un viss forši un garšīgi, bet ko agrāk arī manā bērnībā burkānus ēdu no dobes, izrauju, turpat gar biksēm notīrīju, un bija garšīgi tie paši arī redīsi, un tāpat arī zemenes, vai ne, un es domāju, ka mēs visi esam kaut ko tādu piedzīvojuši, bet tomēr, ar mūsdienu zināšanām man gribētos teikt, ka tas nav tas labākais, veids, kā sevi stiprināt ar šīm te dabīgajām pašu dārzā izaudzētajām dabas veltēm, jo tur ir tie visi vienšūņi, visi mazie kāpuriņi, kaut kādas mušiņas atstājuši savus oliņus, ko mēs ar aci neredzam. Liekas, ābolīts taču tīrs var jau ēst, bet nav viņš nemaz tik tīrs, un pēc tam, man tieši burtiski tikko bija tā situācija, kad man jaunākais bērns bija viengadnieks, atrada sābolu un tā arī pat apēda, un man likās, labi, ja sābols apēst, esmu nokavējis savu veselības ministra uzdevumu, šito palaidu garām, labi, ābols ir apēsts, un mums tik tiešām burtiski pēc pāris stundām bērnam sākās caureja. Un man likās, kur ir mums darbiņš iedots, un būs mums nakts noteikti neviegla un tā, bet tad es ar dabas vielām, rūgtvielām darbojos, un paldies Dievam, jau tajā pirmajā etapā es varēju šo te vīrusu, kā teikt, absorbēt, un iekapsulētā veidā es tā pieļauju domu, manās domās, kad viņš tika iekapsulēts un tika izvadīts ārā no bērna organismu. Un, paldies Dievam, tas mums bija veiksmīgs stāsts, bet tas, ko es gribētu ar to pateikt, ka nevienmēr tas, kas ir agrāk tā domāšana, kā, piemēram, tik tiešām dots tās vērmaļu tējas, kas ir rūgts, negaršīgs, vienam nav patīkams, un neviens bērns viņas nedzer labprāt, ja tas ir caur tādām mocībām, piespiedu kārtā, kad nevajag to. Ir jaunas metodas, un man, pieņemsim, šīs te rūgtvielas ir, kā es uz to skatos, ka tās ir tā kā senā aizvien mums esošā tepat planēta Zeme ar savām rūgtvielām, ar to, kas zemē aug, kas aug dabā, ir iedots caur gudriem veidiem, iedots mūsdienu realitātei, mūsdienu ātrajai ikdienai, mūsdienu ātrajam ritmam. Es nebūšu tā mamma, kas ies tagad pļavās pavasarī, lasīs visas zālītes, pēc tam tur kaltēšu un tad tur smalcināšu un kaut kādā tik veidā centīšos bērniem to visu iebarot, ja, lai tikai viņi man būtu veseli. Es izvēlēšos veidu, kā es ar šīm te dabīgajām vielām aizvien varu dzīvot un uzturēt savu un ģimenes veselību. Un tās jau ir modernās, mums zināmās kapsulas, kas bērniem nebūs negaršīgas, pretīgas, un no kā viņi tur viepsies, un tagad būs jāiedod ar neskādiem kompotiem un cukura piedevām, lai tikai tas bērniņš to vienu nabaga kapsuliņu norītu. Redz, tu esi atradusi pati savu risinājumu, kas strādā tavā ģimenē, un šis pats risinājums būs piedāvāts arī mūsu projektiņā, kas šonadēļ sāksies. Tā kā, ja ir kādam interese, noteikti sazinieties ar mums abām, un mēs jūs pievienosim, izstāstīsim visu, kas jāzina. Tas nekas, ja drusku nokavēsiet, galvenais ir sākt un tiešām sagaidīt rudeni ar imunitāti spēcīgu un tiešām gatavi skolas skaitām. Jā, viennozīmīgi, jo man pašai pavisam nesen bija atsauksme no vienas ģimenes, arī daudz bērnu ģimene ar 4 bērniem. Viņi šo te programmu izgāja pirms gada, arī aptuveni šajā laikā, un viņi teica to, ka patiesībā kāds mums ir iegūms, ka bērni tik tiešām slimoja mazāk. Un tā bija tā ģimene, kuriem bērni slimoja regulāri. Tas gāja papli, pirmais saslima, aizgāja uz 4., pirmais vesels, 4. jau kaut ko atkal, un šitā viens uz apli visu laiku iet, visi tā kā veļas mašīnas centrifugā, un visu laiku ir slimi. Un viņi tik tiešām bija
ar ieguvēju pēc tās programmas, un arī es pati iešu šo te programmu saviem 2 vidējiem bērniem. Un, jā, es arī izmantošu šo te programmas kursu, jo tomēr man arī ir svarīgi dzirdēt citu cilvēku atsauksmes, pieredzi, kas būs čatā, kas būs šajā programmas vai ne ietveros, būs čats, būs speciālisti, kas par to runās, kas dos atbildes, kas sniegs atbalstu, ja tāds būs nepieciešams un konsultēs. Un arī es tiešām izmantošu, iešu kopā ar visiem savus 2 bērniņus, laidīšu, jo viens vecākais jau tātad ir izgājis, viņš jau uzņem šo te jau citu procesu, jau citā procesā viņš ir, jā, tā kā es tiešām arī iesaku, jo tas ir to vērts, tur ir rezultāti. Tas ir lētāk, tas ir, kā teikt, emocionāli vieglāk, tas ir foršāk visiem, tiešām. Turklāt var iziet arī visa ģimene kopā. Jā, viennozīmīgi. Suņi, kaķi, vīrs. Ja ir šie te mājdzīvnieki, tad viennozīmīgi, jo visi šie te parazīti tomēr visu šajos ķermeņa šķidrumos, viņi ceļo, viņi mutējās, viņi iet viens pie otra, jo tas pats, kad mēs lietojam vienu glāzi, diezgan grūti ir tiem mazajiem ieskaidrot, ka šitas ir tikai tev, un tu to nekad, tu nevari ņemt tā brāļa vai māsas glāzīti. Un tur ir tas stāsts par to, ka ja tev vesels kopums kaut kāds ar cilvēkiem, tad jūs esat visi saistīti, jūs esat viena mājsaimniecība, tad tu nevari vienu attīrīt un par pārējiem neko nedarīt un viņus neattīrīt, jo tad, tas rezultāts nebūs tik efektīvs. Tur ir visiem, tas ir saistīts process, tas ir visiem jādara. Paldies tev, mīļš Elīna, par tik gudru un viedu sarunu, par daudziem padomiem un par tavu pieredzi. Paldies tev, ka tu uzaicināji mani, un es ceru, ka mēs vēl parunāsim kādā interesantā tematā. Noteikti, vai ne? Jā. Mēģināsim atslēgties tad. Jā, labi, tad uz tikšanos projektā. Būsim priecīgs redzēt jūs. Jā, tā. Tā.